Labrīt! Nelielas pārdomas šorītam. Tieši tagad radošais spēks, kas radīja visumu, dzīvo tevī. Tas ir satriecošs apgalvojums, vai ne tā? Tā ir. Ja tā ir taisnība, tam vajadzētu revolucionizēt tavu dzīvi. Padomā par to. Ja tev būtu piekļuvis spēkam, kas radīja pasauli, tev būtu grūti ilgi žēlot sevi, vai ne tā? Būtu muļķīgi kļūt par apstākļu upuri. Un lūk, pārsteidzošais fakts. Ja tu esi no jauna piedzimis Dieva bērns, tev patiesībā ir viņa pārdabiskais radošais spēks tevī. To mēs varam izlasīt Efeziešiem 1. nodaļā, 19. un 20. pantiņā. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Tā nav tikai kāda laba ideja, tas nav hipotētisks ieteikums, tas ir tīrs patiesas evaņģēlijs. Lielākā daļa ticīgo ir šokēti, dzirdot kaut ko tādu, jo viņi pilnībā neizprot, kas ar viņiem notika, kad viņi piedzima no jauna. Viņi neapzinās, ka viņi patiesībā kļuva par jaunām radībām, jaunām būtnēm. Ebreju valodā Jāņa 1. nodaļā 12. 13. pantiņā ir teikts, tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam, kas dzimuši ne no asinīm, ne no miesas gribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tu esi dzimis no Dieva, vai tu to saproti? Tiklīdz tu pieņēmi Jēzu Kristu kā savu kungu, dzīvā Dieva gars nāca mājot tevī. Tas iekšējais cilvēks atzima pēc viņa tēla. Dievs burtiski kļuva par tava gara. Tāpat viņš kļuva daļa no tava gara, ja? Tā daļa no paša Dieva dzīvo mūsos. Nu, tas ir jāpārdomā. Tas nav tik vienkārši uzreiz saprotams, vai ne? Tāpat kā tavs ķermenis manto tava miesīgā tēva un mātes gēnus un iezīmes, tieši tāpat mēs mantojam daļu no Dieva, tad, kad mēs piedzimstam no augšienes. Fenomenāli, jā. Un lūk, ko es vēlos, lai tu šodien zinātu. Ja tu vēlies dzīvot uzvarā pār grēku, nevis būt par tā upuri, tev jāzina tas, ja tu esi piedzimis ticībā no jauna Dieva valstībā, tu vairs neesi grēcinieks pēc dabas, tu esi Dieva taisnība. Piedzimstot, mēs kļūstam taisnoti, mēs kļūstam Dieva taisnība. Mēs nevaram viņu nopelnīt šo taisnību. Mēs viņu iegūstam pie jaunpiedzimšanas. Vienīgais, ko mēs varam darīt lietas labā, pieaugt svētumā, to mēs varam. Bet taisnību iemantot ar kaut kādiem darbiem, ja, mēs nevaram. Rīta duša. Tātad, vēstulē Romiešiem 5.17 ir teikts, jo ja viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve ir valdījis caur vienu, tad daudz vairāk tie, kas saņem žēlstības un taisnības dāvanas pārpilnību, valdīs dzīvībā caur vienu, Jēzu Kristu. Un 19. pantā teikts, jo tāpat kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudz ir kļuvuši grēcinieki, tā arī viena cilvēka paklausības dēļ daudzi tiks kļuvuši taisni. Un mēs esam kļuvuši taisni. Jūs bieži esat dzirdējuši sludinām, ka nav neviena taisna it neviena, tas rakstīts Romiešiem 3.10. Un atzimušie ticīgie ir uztvēruši šo apgalvojumu kā apsūdzību pret sevi. Bet šis apgalvojums tika izteikts vēstules Romiešiem 1. 3 nodaļās, kur apostols Pāvils apraksta cilvēku dabu viņa dabiskajā stāvoklī bez Kristus. Bet mums tad jau ir Kristus, un mēs esam taisnoti. Tas vairs neatiecās uz mums. Viņš saka, ka bez Kristus nav neviena taisna.
Un tā ir absolūta patiesība. Bet apostolis Pāvils turpina skaidrot, ka mēs atzimušie Dieva bērni esam taisni. Mums ir taisnība, kas nāk caur ticību Jēzum Kristum, nevis caur likumu. Tā ir taisnība, kas ir visos un uz visiem, kas tic. Romiešiem 3:22. Kas ir šī taisnības dāvana, ko Sātans tik ļoti cenšas atņemt mums un apslēpt no mums? Pavisam vienkārši. Taisnība ir pareiza stāšanās Dieva priekšā. Tā ir spēja stāvēt svētā Dieva klātbūtnē bez vainas apziņas vai nosodījuma. Tā, Tonīs. Taisnība nav nepareiza uzvedība. Mēs domājam, ka ja mēs darīsim pietiekami labi un pietiekami ilgi, Dievs varētu mūs pasludināt par taisnīgiem un būt sadraudzībā ar mums. Patiesībā ir tieši pretēji. Laba uzvedība nerada taisnību. Taisnība rada labu uzvedību, jo tai līdzināk visa autoritāte un spēks, kas nepieciešams, lai pārvarētu grēku. Tāpēc Vēlns tik ļoti cenšas jūs pārliecināt, ka jums nav taisnības. Viņš zina, ka tiklīdz jūs pamodīsieties un sapratīsiet, ka jūs esat padarīti taisnīgi, viņš nekad vairs nevarēs jūs noturēt sakāvē. Viena šī atziņa. Mēs esam taisnoti pie jaunpiedzimšanas. Kopš mēs atzimām no augšienes, mēs kļuvām Dieva bērni. Mēs esam taisni. Un pateicoties šai taisnībai, mēs varam pieaugt svētumā, mēs varam uzvarēt grēku. Varam, ja mēs to gribam. Mums vienkārši jānonāk pie šīs atziņas, ka taisnība, tā taisnotība radīs labu uzvedību, labu mūsu rīcību, mūsu attieksmi un atnesīs daudz uzvaras mūsu dzīvē. Tāpēc, kad mūsos dzīvo daļa no Dieva. Lai jums svētīgi šī diena un visa turpmākā darba nedēļa. Novēlu jums katram.